Nevar saprast, ka viņi visu dienu gaudina tas sirēnas. Šis jau nemaz nav tuvu Ukrainas robežai vai kā, ka varētu būt kāda nomaldījusies raķete. Nu, taču jau katru, es nezinu, jau kaut kādu 4. vai 5. reizi šodien. Pilnīgi meklēju Twitterī ziņas, vai nav kaut kāda Polijā no Ukrainas tur iemaldījusies Krievu raķete, bet šis jau taču vispār ir, cik, nezinu, 500 km līdz Ukrainai vai kaut kā tā. Un tāda izmēģināšana tak nevar būt tik bieži arī. Izbraucam uz Teplices klintīm, bet šodien tā, ka nezinot, tur tiks iekšā vai netiks iekšā. Tas, ka es pirms tam tā čilliņā domāju vienkārši aizbraukt uz klintīm, iet klintīs. Tur tik populārs un, laikam, tik ierobežots arī tās tāku nespēja un, lai neveidotos pārāk liela burzma un kas tie? Turpiniet taisni uz priekšu. Nezinu, nedrīkst, kas tas ir. Vajadzēja apkārt. Spriežot, ka tie gājēji iet, viņi nav pieraduši, ka tie kāds brauc. Tā, bet šeit jau var, te jau tikko. Kas tur bez trupceļa zīmi? Tas ir tur. Tā. Te jau tikko viens arī aizbrauc garām. Pēc 200 metriem pagriezieties pa labi. Tā, jā. Un vārdsakot, tajā vienā vietā tur vispār tās biļetes ir izpirktas. Tā kā online šodien nav vietu vairs pārkingā dažas vietas, bet tieši arī pašās uz ieeju tur ir limitētas biļetes un viņas ir izpirktas, bet tas ir tajā augšējā ziemeļa, tajā, kā tur bija Pagriezieties pa labi. Aizmirst kaut kāds uz Adra tās klintis, bet tās otrs ir Teplices pašas klintis. Tās it kā tur es iegāju mājaslapā, tur it kā varianti, tur ir, ka bišķi lētāk tā biļete bija, laikam tās viens ir populārākas, un varbūt tajās otrās pagriezieties pa kreisi. ir vēl iespēja. Bet es nepirku, tomēr online vienkārši aizbrauks vietas, skatīsies, es jau tur pilnīgi dusmās skatījos variants, kā nelegāli varētu kaut kādām kreisajām takām ielīstēt teritorijā, vienkārši es negribu zakt, bet ja es esmu atbraucis, labi, es kā varēju paredzēt, ka tas ir jārezervē tur kādas dienas jau bezmaz iepriekš, tā kā jāpērk ir, tās biļetes. Man nav žēl samaksāt, bet ja es gribu tikt iekšā, tad es gribu tikt iekšā kaut vai nelegāli. Bet, labi, tas nav tik vienkārši viens pats, jo to varētu mēģināt, bet parkingu tur tūmā tieši, kur sākas nevarēja, tur bija viss aizņemts. Arī viens viesu namī, saimnieks neļauj, jo viņam tur varbūt viesi brauks vai kā. Es viņam piedāvāju 10 eiro, nē. Tad viņš teica, ka tālāk stāvīja. Tad mēs atbraucām šeit, laikam, pat bezmaksas. Bet, gabaliņš būs vēl jāpaiet, bet, esmu stolet ar te. Vilcienu braukt. Kas tas šodien ir? Pat šeit Čehijā atbraucām 50 kilometrus. Te arī gaudo sirēna. Kas viņiem te šodien te visa Polijā, Čehijā kaut kāda? Es nesaprotu. Sirēna izmēģināšanas diena. Nepārtrauktā. Muka mājiņa, ka laukšā. Kā jau šeit daudz kur, bet man kā latvietim tas, protams, vienmēr liekas no jauna superīgi, ka kaut kur tā augšā uz kalnu uzbūvēts kaut kas. Veids, kā rezervēt stāvvietu. Kaut kāds ugunsdzēsē, kas te ir? Beigās vēl nelaidīs iekšā dēļ kaut kādu ugunsgrēku, vai kas te notiek? Es laik braukā mašīnas mīmādams. Ja man pareizi saka, varbūt kāds bija kritis no klintīm, un tad tur tie ugunsdzēsē. Daudz palīgā lielā skaitā. Dabujām kartīt, un šeit tiekam iekšā pagaidām. Kādi šitie akmeņi, tā kā, atkal lielākā mērogā, kā mūsu, teiksim, tur Kaltenes kalvas, vai pokaiņi, vai, jā. Jā, pie mums Latvijā jau šādi akmeņu krāvumi jau būtu milzu brīnums un top turisma objekts. Viss valsts mēroga.
Nu vai nav superīgi, man jau šitais sajūsmina. Dosīts ar bildē. Te tie akmeņu krāvumi tādi pilnīgi, jā, viņu ar zaļiem apsūnojumiem tādi. Viss tā ielai pilna ar viņiem ir. Labi ieklinšu veidojumi te jau ir. Superīgi. Я 300 pakāpienu kāpnes uz augšu. Понравилось? Потому что я боялась немного. У меня нога... Interesanti pēdējās kāpnes līdz augšā aizrakstīja Center at your own risk. Un te mums tā kā jāgaida ir. It kā augšā 10 cilvēki tur varētu būt tikai. I think we go. I think we go. Jā. It seems that there is not too overcrowded. No, honey. Maybe we should go. Oh, he is? Tā, nu šāds te ir iespējīgs skatiņš. Un šī tik šaura ir šī vieta. Kā lai labāk parāda. Jā, droši vien mēs iesim, jā, es jau sabildēju. Tāpēc te ir jāgaida ne vairāk kā 10, kaut gan šobrīd sakāpuši, man liekas, drusciņi jau vairāk par 10 cilvēkiem. Tur augšā mēs bijām, var sakot, kur cilvēki tagad gaida, un tagad interesanti, kā tikt lejā. Ja, tur var mēdz veidoties sastrēgumu, un tagad brīvi. Šitie interesanti tādi vārti. Rock Gate saucās, Klints vārti. Kā saucās? Nu var uzminēt, kā saucās? Ko tas atgādina? Nu kaut kāda mota un pūrns ir, vai ne? Horses head, zirgu galva. Un ir diezgan precīzi, es teiktu. Man šits neliekas pagaidām, ne te pārāk stāvs ir nekas. Ar vienu smukāku un iespējīgāk jau te paliek. Mēs jau vēl neesam pat līdz galvenajām vietām tikuši. Tev ir jaka? Te tikai pa īstam sākas. Īstenībā nav. Tajā aplī, te tās kliņšu sienas ir apkārt visur. Wow, smuki. To lietu, kur tā kā Paga. kājas uz kaut kādas vietas, tā kā tu piespekoku un tad tā kā lepsies. Es nezinu, kā tas saucās, bet es redzēju tādu. Es pasūtīšu Ziemassvētkiem tādu nav. Kāds tur ģīmis atkal. Kur uzkāpt? Interesants šajā vietā, centrā. Tā kā gorilla vai kas. Te Klintīm ir tie nosaukumi pēc tā, ko viņas atgādina, taču to varētu nosaukt par gorillu. Bet es nezinu, kā viņa reāli. Kā viņa ir kāds vārds vai nav. Te ir kaut kāda ala. Gusi, nē, tur. Nu pat tālu nelien tur. Liela nogāda. Tā nav liela. Iespējīgi.
Tā dienčīga sajūta, ka tu te tā ienāc. Tāds tā kā augstuma ziņā plašums, bet pašaurs. Arī? Meditēju. Labi, suns var skatāt. Nu, ejam. Grūti jūs nevarat iedomāt. Grūti. Šitā visu laiku. Nes cik jau gads. Paskat, cik Anetei tas viegls dots. Jā, nu workouts ir svarīgs. Vajag trenēties, lai šī tik viegli to varētu. Šitā būs hard versija vai medium versija? Mamma teica, lai nezīmētu pa hafiju. Jā, tad uzreiz hard, jā. Jā. Kas tur runduļo? Kaut kāds putns jau. Man šeit kaut kādi mājiņa iztaisīt un te kaut kāds tā kā ziedojumi, nezinu, kam ir likti. Nu tā kā vai kaut kāda veiksmes naudiņa vai kas. Tagad es uztaisīšu tā kā viņam ir pufaika, kad ir hāris. Nu labi. Labs. Tā? Un kurpīts vēl, jā? Jā. Un šī iekala savukārt ir suņa galva. Un ūdens vēl. Čurā suns vienkārši visu laiku šeit. Mūžīgu čuru nevar izčurāt, tāpēc viņš te visu laiku ir. Jā. Tikai nevar redzēt, kur viņš tur aiz klintīm kāju pacēlis. Viņam ir alēta. Apsēdāmies te tādā smukā vietā ar skatu uz šitām klintīm. Diezgan tu cilvēki visu laiku kursēs garām. Jau veģetāvieši. Uzēdīsim ķipšus, jāiedzer aliņš. Ola gusim vēl ir. Neko te ir tādi rescue pointi. Tādi, līdz kurienē bitīte uzsēdz kāds virsū uzceļies vai kas. Te laikam tādi, kur var piekļūt kaut kā ar helikopteriem vai kā. Vieglāk ir tādi rescue pointi, redzi? Šitad vairākās vietās. Te bija. Es nezinu, kā viņi te darās. Es te vienkārši fantazēju. Es nezinu, kāpēc tieši šis ir rescue points. Nu jā, numurs 162, loģiski, jā, labi. Es bišķiņ aliņu iedzēru, tāpēc man varbūt neiet vairs to domāšanu diezkā. Tā, dodamies tālāk, kur likās, ka es jau saku, man liekas, ka te jau ir apļa tā kā beigām jābūt, bet īstenībā vēl sanāk, kad ir kaut kāda trešdaļa apmēram no apļa. Jāiet, bet te smuka kaut te eglītes aug un augšā ir klintis un atkal bišķiņ citādi. Un šī tādas interesantiņas. Atkal bišķiņ atšķirīgāk tā visā ēnā veidojās. Dažādība, jā, tas jau ir tas, teiksim tā, ja būtu tu piedzimst tādā vietā, kur tikai šāds klintis, tad tev, teiksim, vienkārši pastaiga pa mežu, tā kā Latvijā, vai purvu bez klintīm liktos baigi inčīgi. Bet nu tā kā, pasties tik kā te interesanti, nē, nu te kā jāfučē. Interesants tur tā kā tā. Uzmanīgi nenobrācē. Un bērziņi spēja augt visur. Viņiem nekas nav vajadzīgs no augsnes vai tam līdzīgi. Man liekas, viņi vienkārši varētu pat izplatījumā vienkārši planēt augoši bērziņi.
Šito vietu sauc par Sibīrijas aizu. Un šeit ir reāli vēsi. Paga, vai varēs redzēt? Tu izpūt, nu kač te garaiņi no mutes. Vēlreiz? Es dzīvē varēju redzēt, nezinu, vai varēju redzēt telefonā. Bet te ir reāli vēsti, te ir tad, nu, tā kaut kādi jau, es nezinu, cik grādi tad 7, 8, 9, 10, nezinu. Tāpēc viņi sauc par Siberian Gorge. Un re, kur arī atbilde. Tālu no patiesības nebija 12 grādi šeit ir šobrīd. 12. Un šis, te var visādas atrast tās kādrus, kā noķert šeit tā kā smuki papardīts aug, un tur vien nokalt uz priedu centrā. Kliņš ieskauts viss. Un te atkal šitā visādi. Fotogrāfam te ir ko staigāt un pētīt. Tā tie akmeņi te guļ. Ne viņi ziņas skatās, ne avīzes lasa, radio klausās. Aneta ar Gusi iegāja apartamentā. Es nolēmu iznākt vēl nelielā vakara pastaigā par šo pilsētiņu, kurā mēs esam. Vispirms gribēju atnākt līdz šitai interesantai. Tas kaut kāds muzejs, laikam, ir, es tā lasīju. Nu, tāda ļoti neparasta iespēja. Vispār tādām šad un tad sanāca braukt garām, bet, nu, katrā arī Polijā tieši bija vienā pilsētiņā. Tā, nekas, it kā cits nekas īpaši, bet tā māja, kāpēc nav vispār kaut kāds turismu objekts, es nesapratu, jo tur bija tad tik interesanti veclaicīga viņa, bet, nu, labi, šitā arī ir tāda, nevis līdzīga, bet ar savu tādu ļoti interesantu stilu. Pamazām uz centra pusi. Vakara saule jau kaut kur norietējas vai es tiem mākoņu palagiem, blāviem aizgājusi. Nu, šitāds ir pats centrs. Centrālais laukums, ārā, ka te vēl kaut kāds. Tepat vēl ir vaļā, cik tagad, nu tagad ir kaut kas pār 8, labi. Tur mēs bijām bišķīt vēlāk. Te viņi reklamē, cik gadu vēsturi katrai pilsētai. Braucam tur Klodsko 1000 lat, tur. Lat, laikam, gadi viņiem ir vēsture, šitai 700 gadu vēsture. Te no rīta mēs pat neizbraucām šeit, bet izbraucām pa turieni. Kaut kas tāds zaļgans izskatās, ka filmēs, nezinu, vai tā izskatīsies arī pēc tam. Baltā balans nav īsti. Neizstās īsti labs. Tā sērīgi tas dzied. Nu tā no centrālā laukuma ejot, te bruģēt ieliņu veda kalnā. Te jau tāds dzīvokļu mājas. Dažas vēsturiskas, dažas jaunākas sākas.